Alūksnē maija sākums iezīmēja īpašu notikumu. Atklāts jaunais turisma zīmols Bānīša zeme, kas apvieno Alūksnes un Gulbenes novadus. Turisma galamērķis ļaus piedzīvot dažādas aktivitātes un arī doties uz apskates vietām plašajā teritorijā. Mēs jau vairākus gadus biedrība Sataka, biedrība Alūksnes lauku partnerība sadarbībā ar SIA Gulbenes Alūksnes Bānītes, kā arī abu novadu, Gulbenes novadu un Alūksnes novada turismu cilvēkiem strādājam pie mūsu teritorijas, tā kā Bānīša zemes veidošanu atpazīstamu, jo kā Bānīca ir vienojošais. Bānīša zeme ir vairāk kā 3,5 kvadrātkilometru liela, tā kā ir ko redzēt. Tur parādījāties, vispār nebija jāskrien nekur, neviens uz aizmugurē nesēž, ir kārtībā. 71. numurs, mums ir uzvarētājs 88, turpat aiz muguras. Līdz ar zīmola atklāšanu 7. reizi norit arī apdzentvaiku velobrauciens, kas kā ierasts pulcē sporta entuziastus un līdzjutējus. Šī ir tā iespēja, kad velobraucējs sacenšas ar lokomotīvu, ar vilcienu. Kurš tad būs ātrāks? Un liek teikt, ka vienmēr kādiem tas ir izdevies. Tā kā tas azarts ir, tas ir iespējams, bet izdodas ļoti labi sagatavotiem praktiski Latvijas līderiem. Par ko ir prieks vienmēr Alūksnē? Par to, ka vienmēr ir kāds no Alūksnes, kas to spēj izdarīt. Šodien bija 58, laikam, pats. Šodien ir rekords. Iepriekšējais rekords bija 44 cilvēki, kas paspēja pirms vilciena. Šodien mēs to palielinājām. Velobrauciens Alūksnē norisinās jau 7. gadu, un ikreiz šī pasākuma vadības groži ir Paula Timrota rokās. Tā tradīcija sākās jau 2017. gadā, un tā bija brīnišķīga ideja, jo tas vilciens vienu gadu brauc uz Gulbeni, vienu gadu uz Alūksni. Un līdz ar to arī tas velobraucējs sanāk pretējs, abās pilsētās ir ko darīt. Viena uzsāka, viena pavada, viena sagaida. Tas, man liekas, ļoti labi savēl kopā Gulbeni ar Alūksni. Viņam nav jākasās, kuram tad tas Bānītes pieder, jo tad abi nonāk redzes lokā. Cilvēkiem ļoti patīk, ka ir tāda tematika brauciena, nevis vienkārši kaut kāds MTB maratons, bet tev tas vilciens jāpaspēj. Un nevienā citā MTB maratonā nav tā, ka puse vinnē vilcienu un puse zaudē. Ja? Tur vienkārši nobrauc kaut kāds rezultāts. Tā kā šeit ir tā vēsturiskais moments, tas industriālais mantojums, velosipēds tāpat ir industriāla lieta, vilciens tāpat. Abi divi transporta veidi, abi gana zaļi un gana labi var pārvietot cilvēkus, un tas, man liekas, ļoti labi sasien visu to reģionu kopā. Alūksnē notika arī velotūre, zudušais un atklātais Bānīša ceļā, kur interesanti gida pavadībā varēja izzināt Alūksnes vēsturi. Un jau 6. reizi šajā dienā norit arī pārgājiens, kura dalībnieki mēro 33 km pa Bānīša sliedēm. Sākam Gulbenes stācijā 8 no rīta, ejam 10 km, tad mums ir brokastis visiem kopā, tad mēs ejam atkal 11 km, tad mums ir pusdienas kopā, un tad mēs finišējam kopā Alūksnē. Nav šķēršļu, šodien ir silts, pagājuši gadu bija sniegs un lietus, bet galvenais ir apavi. Šogad bija ļoti pozitīva grupa, un lielākā daļa, man liekas, kā 25 cilvēki, kas gāja vispār pirmo reizi. Vienojoši pasākumi, piedzīvojumi un apskates vietas Bānīša zemē būs arī turpmāk. Arī ikdienā. Ļoti daudzi šie pakalpojumi un produkti šeit uz vietas ir saņemami. Var baudīt izbraucienu ar Bānīti, var to salikt komplektā ar velo maršrutiem un ar velosipēdu doties jau 6 marķētos velobraucienos. Tāpatās katru gadu attīstās arī šis Alūksnes Bānīša stācijas kvartāls. Līdzīgi kā atklāšanas dienā tiks nomarķēti vēl apmēram 100 objekti, ko vērts apskatīt.